laba un interesanta. Tas ir pirmās 3 lietas iebraucot. Man tiešām patīk laba ātruma, šeit var attīstīt. Ir lecieni, var vienu pēc otru laiku trasīt. Un ir arī vietas, kur uztaisīt trikus. Man patīk trasīt šitā. Šī ir tā laba pamatbāzīte, lai vestibilāro aparātu attīstītu, vispār izpratni, kā ir uz riteņa sajūtas, lecienus, un tad no šī mēs varam iet uz augstākām rampām vai attīstīties skateparkos, lielākās rampās, lielākās trasēs, lielākos lecienos, un tad jau šī ir tā bāze, es teikšu. Šis ir tas pamats, kas ir jāieliek obligāti. Bez tā, neviens cits sportists nav ticis tālāk BMX riteņbraukšanā. Cilvēki vēlējās, lai šeit būtu šāda trasa. Tā ir viņu vēlme. Madlienas iedzīvotāja vēlme. Viņi vēlējās, lai viņiem bērniem būtu, kur trenēties. Kāpēc ir būtisks tas Madlienā? Jo Madliena ir mūsu novada centrs. Un apkārt ap Madlienu ir daudz visādu pagastu. Daudz pagastu bērni ar riteņiem var nonākt šeit un sportot un darboties. Es domāju, ka tas nav noslēpums. Jo labāka infrastruktūra, jo labāka pieejamība, jo labāka ir arī rezultāti. Un mūsu skolā bērni ir ļoti aktīvi dažādos sporta veidos, dažādās aktivitātēs. Viņi labprāt piedalās, un es domāju, ka tas ir tikai pozitīvs ieguvums katrai ģimenei un katram bērnam, kas mācās mūsu skolā. Ļoti patīk. Es jau kādu laiciņu braukāju. Kur tu braukāji līdz šim? Es braucu Zogri, jo te tuvumā nekur nebija baigi. Tagad būs jau vieta. Nē. Tāpat vietējies Madlienēts? Nē, es ķeipanā. Tāpat kaut kur tur bišķiņ. Es ar riteni parasti arī varu atbraukt. Un kā tev liekas, cik bieži brauks uz šajien tagad? Bieži. Mēs šo trasi būvējam pie skolas, mēs rēķinamies. Mēs rēķinamies ar to, ka trases pamatlietotājs ir visbiežāk, tas ir kaut kāds 8 līdz 12 gadus cilvēciņš, kurš varbūt nav profesionāls. Bieži vien ir arī daudz mazāki bērni. Šī trasa ir paredzēta no dibdapa līdz pieaugušam cilvēkam, bet mūsu nianses svarīgākā, darot pie skolas, mēs taisam ļoti lēzenas virāžas. Jo tiem 5 džekiem, kas varbūt šeit atbrauks un gāž ritīgi traki un dūli pa to trasu, viņam vajag atspiedienu vietu vertikālu. Tad tie ir tie 5 cilvēki, bet es domāju par tiem 500 pārējiem, kuriem ir mazāk traumas, vai viņi nenokrīt, vai nav tas kritiens tik augsts no augšas. Jo bieži vien jau mazie kaut ko aizsapņojās vai ko. Bet es domāju vairāk par tiem parastiem lietotājiem. Un šī ir tā trasa, kas ir domāta arī vairāk. Tajā brīdī, kad tavs galviņa krīt no šejienes, viņi jau saplīdz. Tā ir jūsu galva. Ko man māma visu laiku teica, galvenais uzvelc ķiveri. Tas ir pirmais, jo mums pēc tam galviņa jāliek lietā, ne tikai šeit sportiņā, jā. Un tālāk ar galvu un pakāpeniski audzējam. Tāpatāmies, mēs nemācījāmies staigāt vienā dienā un visas pārējās prasmes. Palēnām, un tad jau būs arī rezultāti.